Mani sauc Rūta Roņa Pakalne. Vidusdejas festivālā es esmu pirmo reizi. Man ļoti interesē šis festivāls un man ir prieks, ka es varu šeit būt. Šī festivāla laikā es pasniedzu laikmatīgās dejas klasi, bet principā visas nedēļas garumā es veidoju performanci. Man šis festivāls liekas īpašs ar to, ka ir iespēja strādāt brīvā dabā un man liekas, ka ir tāda brīvības sajūta. Jo ir grafiks, ir klases, ir performanču mēģinājumi, ir lietas, kas notiek pēc kārtas. Parasti kaut kā sajūta festivālos ir, ka tas viss ir ļoti intensīvi. It kā ir intensīvi, bet tik un tā pastāv tā brīvības sajūta. Ka mēs paspējam pakomunicēt ar kādu, mēs paspējam izdarīt vēl kaut ko. Ka nav tā, ka tu skrien no vienas vietas uz otru vietu, bet ir tāds brīdis paspēt ieelpot. Ja mēs atrodamies šeit robežos, brīvā vidē, kur tu vari aiziet un pameditēt mežā. Un, man liekas, tas ir tas būtiskākais, viens no tādiem aspektiem. Čau visiem! Mani sauc Edgars Šļakota un esmu 2. gadu šeit Vidusdejās. 1. gadā es pasniedzu kā meistarklasi, kā horeogrāfiju, un šajā gadā tieši veidoju horeogrāfiju ārā vidē. Pats nosaukums par sevi jau saka, tad vide un deja, tas iet kopā. Un kas man fascinē visvairāk ir tas, ka nevis mēs pielāgojam kaut kādā veidā apstākļus sev, bet mēs pielāgojamies maksimāli apstākļiem. Ja, piemēram, šī ir parasta lapa, bet tas ir dejas elements. Un tas var būt jebkādā veidā par un ap deju, dejas rekvizīts, un mēs to varam izmantot. So, hello, I am Modesta and I'm a contemporary dancer from Lithuania. I came to this festival Vidusdejas Dejas first year and I really like it because there are people from Estonia, from Spain, from other countries. Dance classes are very good, master classes. All the teachers are very different, so it's very good because you can have like other techniques. You
Mani sauc Zana Gailāne. Es Vides dejas festivālā esmu pirmo reizi un arī vispār dejā kā tādā patiesībā jau pirmo reizi. Es atbraucu uz šejienu vienkārši sajūtu vadīta. Lūk, un Vides deja ir milzīga iespēja visiem cilvēkiem tādiem kā es iet un darīt. Varbūt pirmajā dienā bišķīt izgrūst sevi no komforta zonas, bet tas nenormāli ātri mainās, satiekot visus tos cilvēkus, jo šeit viss ir vienādi. Man ir tā sajūta, tas dzinulis šeit ļoti, ļoti uzpildīts, ka tas ir jādara. Vispār kā es līdz šim esmu varējis dzīvot bez dejas? Tas tik dīvaini.